Sveiki, laipni lūgti! Mani sauc Huberts, un es vēlētos jums piedāvāt kaut ko tādu, kas būs jauka iespēja tiem, kurus interesē makšķerēšana ar īpaši vieglām spolēm. Noskatieties šo materiālu līdz galam. Dzeguze ir pieejama divos izmēros. Šie izmēri ir nozīmīgi, un jums var noderēt zināšanas par to, kad kuru izmēru izmantot. Šeit mums ir dzeguze 27 mm izmērā, bet šeit 42 mm izmērā, un tā ir radīta ar domu, lai ļoti efektīvi ķertu foreles. Īpaši labi tā sevi pierāda trauta arē tipa sacensībās. Tas ir lielisks veids, kā izmantot šo mānekli, bet tas labi noderēs arī ķerot sapavus. Tāpat tas būs efektīvs arī makšķerējot parastās strautēs. Mēs varam to aprīkot ar čeburašku vai ar parastu džiga galviņu. Svarīgi ir tas, ka šie mānekļi ir izgatavoti no peldošu materiāla. Mūsu piedāvājumā šo mānekli atradīsiet 20 efektīvās, pārbaudītās krāsās. Un pieejamas arī 4 aromātu versijas – ķiploks, krils, siers un bez garšas. Un labi, pats galvenais, ko vēlos, lai jūs atceraties no šī materiāla, ir tas, ka mazākais kukurūzas graudiņš ir ideāls baltajām zivīm, forelēm, bet lielākais varavīksnes forelēm, sapaliem un, protams, strauta forelēm. Ja jums nepieciešama palīdzība par to, kādus āķus un kādu atsvaru izvēlēties šai ēsmai, to atradīsiet mājaslapā www.libralures.com. Tur atrodas mūsu aktuālais katalogs, kurā visu aprakstām tā, lai vienmēr jums palīdzētu makšķerēt ar mūsu ēsmas palīdzību. Un tagad paskatīsimies, kā izskatās šādas ēsmas piemērota apbruņošana un kā tā uzvedas ūdenī. Un ar to šis materiāls ir izsmelts. Ceru, ka jums patika. Ceru arī, ka pamēģināsiet makšķerēt ar kukolku. Ļoti interesanta ēsma. Kā droši vien paši jau pamanījāt, šajā materiālā tā ir diezgan labi atveidota. Sīkākās detaļas padara to, ka patiesībā šī ēsma pati ķer zivis mūsu vietā. Noteikti aicinu jūs apmeklēt mūsu Facebook, Instagram, TikTok un X kontus. Sekojiet mums arī YouTube kanālā un atstājiet abonementu. Atstājiet atzīmi patīk zem šī materiāla, mēs būsim ļoti priecīgi. Tiekamies nākamajā materiālā. Turiet cieši! Sveiki!